Ulriks no Ogles Drobeniem pirmais brauciens neveiksmīgs ar sagriešanos un tagad cerīgs atspēlēties. Ļoti tuvu aizbrauc pēdējā aplī un kļūdās. Raimo Mūžiņš pazūd Sanslīd, viņam uz brītu, bet tā nav tik liela kļūda kā apgriešanās, ko pirmajā braucienā izpildīja Uldis Rūbenis. Uldis nav ārmalā pirmajā līkumā izslīdījās Simtīškā, ir labās trajektorijas, apmetiens uz otru pusi. Tālāk no piloniem gandrīz bez kļūdām. Un aiziet otrajā aplī, garais slaidais līkums, Sanslīd, protams, Sanslīd, gan ieslīdkā, Simtīškā apjām ļoti līdzīgs rezultāts šajā braucienā vēl pēdējais līkums. 600 skatītājus, Timas Simtīška ir pārāk aizņemts ar savu zaļo Opeli. Un aiziet Roberts Rodē un Jānis Eglīte. Pirmais pāris ceturtajā finālā. Ļoti tuvu viens otram rodas priekšā Eglītājs. Viņa roda bija labākais kvalifikācijā. Eglītēm 5. rezultāts kvalifikācijas braucienos. Nedaudz pieaug distance pirmā apli beigās. Un gandrīz pazūd, pavisam pazūd Sanslīd, Jānim Eglītēm kļūdā otrajā aplī. Mugurē labā distance, tieši viens aiz otrā. Žoks sveicīgs skatītājos, pirmais līkums iztraumētam uz otru pusi. Pirmais aplis beigām un ārkārtīgi tieši aiz mugurē Žokam, kurā sveicīgs ļoti tuvu, bīstami tuvu. Pirmā apļa beigas un aiziet visgarākajā līkumā. Viens aiz otrā. Otrais aplis beigas, pēdējais pagrieziens, fantastiski niecīga distance starp abām mašīnām, Eitas sveicina skatītāji, līkumā Raimo Mūžiņam dziļāk Sanslīd, īstajā taisnē, pārvediens uz otru pusi. Pirmajā reizē šajā vietā uz mirkli pazūd Sanslīd, Raimo Mūžiņam šoreiz ievērojami labāks brauciens. Un savukārt nedaudz pazūd Sanslīd Eglītēm. Un otrais aplis, sākam otru apli pietuvojies ir Jānis Eglīte samazinājis distanci. Jānis Eglīte līdz ar to var teikt, ka ir izšķirta cīņa šajā braucienā. Šveicas aizmugurē, pirmais mēģinājums.
priekā. Pirmā un otrā vieta stabili priekšā 2000.